Labs vakars. Pieslēdzamies Inbox Hallei, kur šodien E9 divīzijā tiekās līgas līderi LNL LK pret 8. vietā esošo Priedaini 2. Ar šodienas spēli jums komentēs es, Rolands Zariņš, un mans pārnieks Toms Šibins. Un kāda pirmā pieredze tev komentējot? Būs jautri? Būs interesanti. Tu vairāk par šo divīziju, cik saprotu, zini, pats spēlē Lielupē, tā kā varbūt kaut ko pastāst par abām komandām. Abas komandas ļoti līdzīgas un spēcīgas. Es domāju, ka šodien LNL komanda spēlēs pretuzbrukumos, jo tas ir viņas rokraksts. Priedaini, ar gaļu iet. Jā, abām situācija diezgan interesanta. Principā LNL cīnās par pirmo vietu, mēģinās duši 3 punktus paņemt, lai nostabilizētos. Priedainai 2, principā šī spēle ir play-offs pirms play-off. Diezgan izšķiroši, 29 punkti. Cīnās par play-off pēdējām vietām, lai tiktu iekšā viņā. Tā kā es domāju, būs aizvaroša spēle. Jā, es arī domāju, spēle būs ļoti skatām. Ja pastāvs LNL sastāvā, tad principā jāuzmanās no 4 spēlētājiem no Dāvija Zukura ar 17. numuru, kuram ir 16 spēlēs 17 punkti. Tāpat 85. numura Artjom Lanko, kam ir 18 punkti 15 spēlēs. Un 87. numuru Niklau Romanovski, kam ir 21 punkts 15 spēlēs. Un no 92. numura Emīls Strasda, kam ir 19 punkti arī 7 spēlēs. Un domāju, šis vadošais četnieks punktu spēlē, katram pat vairāk. Es domāju, tas būs tas, ar ko jārēķinās Priedainai šodien un jāuzman. Spēle ir sākusies, vairāk šobrīd kontrolē ripu LNL. Izstāsts varbūt būs pretēji, ka Priedaini vairāk pēcpusdienas spēlēs. Cīņu pie bortiem, viduszonā. Pirmais metiens bija Priedainas izpildījumā, garām vārtiem. Ripa atkal pie LNL. Un tagad uzbrukumā prie LNL saspēle. Tur jau uz vārtiem laužās Namnieks. Vārtsargs vietā. Kas šodien vārtos Priedainai? Priedainai vārtos ar pirmo numuru Viktors Durnovs. Ja pastāst statistika diezgan laba viņam šajā sezonā ir bijusi. 9 spēles, 6 uzvaras, 94% atvērījums un 1 ielais vārds. Tā kā es domāju, jautājums neprasa par viņu kvalitātēm. Iemtiet vinnē Priedaini, bet Ripa jau pie LNL. LNL mēģina vairāk kontrolēt spēli, pretinieks zonā visu laiku. Ripa uzturās pagaidām. Tādu guļošu šodien pagaidām Priedaini. Jā, viņam šodien būs grūti cīnīties par ripām, jo LNL būs nedaudz ātrāk komanda. Jā, ja pastāst vidējās vecums Priedainai diezgan salīdzinoši vecāki spēlētāji nekā LNL. Jā, tas pats mūsu vārds ar Viktors Durnovs no Priedainas 62 gadi. Pieredzējuši vārdsargs. Pretējā laukums turī vārtos Emīls Lielpēters. Principā visas spēles bija vārtos, 17 spēles, 13 uzvaras, 91% gandrīz atvērītie un 1,76 ielaist. Jautājums neprasa, 4 zaudējumi tikai. Diezgan pārliecinoši. Komanda arī pirmajā vietā tabulā. Tikmēr Priedaini veido uzbrukumu. Nolūs tur piespēle un tagad jau LNL mēģinās iet uz priekšu. Arī neprecīzi piespēle. Tāds neliels pingpongs viduszonā. Cīņa par bortu, par ripu. Izcīm Priedaini. Iet zonā. Jā, tāds nedaudz. Turpinās pingpongs, tagad jau kontroli ieguvuši LNL. Tur jau Ļaviņš pats lauzās priekš, neizdos, lai Priedainai iespēja.
Ripi aizsarga. Jā, LNL šobrīd diezgan kontrolē Ripu. Rips mazāk ir Priedaini un šeit. Noraidījums. Lupināšana. Jā, vajadzētu būt 2 minūtēm no Priedaini, 17. numuram Jaroslavam Sergejevam. Tāda bloķēšana. Nepareizs uzbrukums. Prasīsimies, ko traktēs protokolā būs ierakstīts, bet izstāsta nepareizs uzbrukums, bloķēšana vairāk. Ko iespēja LNL izvirzies vadībā? Šobrīd izstāsta nelielas tehniskas problēmas. Mēs stāstāsim tā, kas notiek. Esam kakaļ. Vairākums LNL. Romanovskis tur cīnās. Ripa atgūst, tur diezgan aktīvi 5. numurs stāv uz noteikuma robežas. Mēģināja atņemt Ripu. Priedaini izdosies izmest. Pat veidu uzbrukumu. Tēt jau Ripa apakaļ pie LNL. LNLs mēģinās mesties priekš. Romanovskis padod priespēli Strazdam. Strazds Romanovskim. Apakaļ neprecīzi, joprojām LNL nostājušies. Tāds metiens vārtu virzienē, vairāk kā piespēle. Romanovskis atdod aizsargam. Būs metiens? Nebūs. Un tagad Romanovskis mēģināja one-timer savu veidu. Nesanāca metiens kājās, tagad jau Priedaini ir pretuzbrukumā. Ripa aiz vārtiem, LNLs mēģina. Pārtvert Ripa, metiens. Jā, pirmais metiens vārtu rāmī no Priedainas izpildījuma bija šo Vēlreiz pārtvērt. Diezgan labs pressings no Priedainas. Aktīva spēle, jā. Un tagad nostāsies LNLs. 27. numurs aktīva Ripa. Metiens garām. Jā, mēģina LNLs spiest. Vairāk kontrolē Ripu. Nostājušies. Tāda piespēle aizvārds neprecīzi. Tagad jāmēģina Ripu dabūt. Izdodas noturēt zonā LNL. Turpinās uzbrukums. Meklē partners. Atrod aizsargu. Metiens. Kājās. Tagad Priedaini veido pretuzbrukumu. Neizdodas pretuzbrukums. Spēle 5-5. Atspēlē vārdsargam. Jā, Priedaini mēģina. Vairākums izturēts. Jā, diezgan momenti bija, bet ne tādi bīstami. Priedaini vienkārši ļoti labi nospēlē aizsardzībā. Mazākums izturēts, tagad mēģinās varbūt kaut 5-5 izveidot. Pagaidām nesanāk. Pārtvērt Ripu un apbruņo. Priedaini joprojām ar Ripu pretnieku zonā. Tur to labi nospēlē LNL, izmet ārā. Priedaini viss nesāk no sākuma. Tagad jau LNL iesāk uzbrukumu. Piespēle pa bortu. Nedaudz neprecīzi, bet izdodās iekot Ripu un tagad iespēja aizskriet. Pādēl piespēli. Tur Drūva mēģināja partneri, bet partners aizgāja mainīties. Un Ripa pie Priedainas. Priedaini turpina mēģināt kaut kas nesanāk pagaidām savu zonu tik ārā, bet pagaidām to momentu Priedaini mēģina kaut ko izveidot. Tad ļoti labi Strasts nospēlē. Pārtvēr Ripu, pats joprojām pie Ripas. Padod partnerim. Tur jau Romanovskis padod tālāk. Saspēle savā starpā LNL jūdās un tagad ieskan apakaļ. Tāds uzmetiens pa vārtiem. Jā, tāds metiens vārtu virzienā. Oi, noraidījums, bloķēšana. Drīzāk nepareizs uzbrukums. Jo kā vienmēr visiem zināms, EHL-ā spēku paņēmieni nav atļauti. Tā kā būs traktēts nepareizs uzbrukums. Iespēja LNL atkal
vairākumā atklāt spēles rezultātu. Nospēlēts mazāk kā, jau vairāk kā 7 minūtes. Rezultāts 0-0. Kas mums uz noraidīto soliņu tur ir? No Priedainas. Tas, kas protokolā nav. Nav. 4. numurs. Būs jāpastās pārtraukumā kaut kas ar numuriem. Tikmēr LNL turpina uzbrukumu. Lanko pats. Vārtsargs. Joprojām LNL uzbrukums turpinās. Saspēlēs savā starpā pie zilās līnijas. Nošķok metiens, bet izdodās saglabāt ripu namniekam zonā. Tagad jau izmetīs ārā. Neizdodas izmest un tagad 2-1. Oi, vārti! Nedabū ripu ārā, 2-1 uzbrukums, ļoti labi piespēle partnerim no, tas izmest, kas no numurs guva vārtus. Dārzs Zukurs. Ļoti labi piespēle no partnera. Un LNL vadībā 1-0. Diezgan ātri izmantots vairākums. Mazāk kā 50 sekundes bija tikai nepieciešams. Tā kā redzēsim, kā spēle turpināsies. Priedainai ir jāpamodās. Jāmēģina kaut ko labot šajā spēlē vēl sāsināt situāciju. Tā diezgan asa Priedaina spēlē atkal tāds. Priedainītis ir raksturīgi, viņiem patīk spēlēt pie borta. Viņi tādi, cik slava viņiem ir tāda netīrai komanda saucamā. Tā uz noteiktu robežu spēlē. Šeit ir tāds pagrūstīšanās bija. Un tagad jau atkal LNL pie ripas. Neprecīzi piespēle. Tur savā starpā nesaprotās, teikt Priedaina iespēja. Arī patraucēja viens otram Priedainas spēlētāju. Tāds mētiens garām. Virzienam tagad. Saglabā Rīpu. Volkovs uzmet un Rīkošs. Tur bloķēts metiens no LNL puses. Un tagad iespēja. Tur Romanovskis viens pats laužās. Tiek kavēts. Noteikam robežās. Tiesneši rāda spēlēt. Kā jau es arī teicu iepriekš, LNL meklēs pretuzbrukums. Jā, viņiem jauni spēlētāji var aizskriet. Bet, šobrīd vairāk nospiedošāks pretuzbrukums, vairāk Priedaina tieši iet. Labs metiens, bet Durnovs vietā. Un kā pirmajā periodā palikuši mazāk nekā 2,5 minūtes. 1-0 LNL vadībā. Priedainai pagaidām principā viens, varbūt 2 metieni bijuši vārtu rāmī. Pārējā laiku spēle kontrā LNL. Nobloķē tur LNL spēlētājs, un tagad 3-2 var izspēlēt. Sako piespēle, nedaudz neprecīzi. Aizsargs pārtvēr piespēli. Tā Rīpa joprojām nav kontroli, un tagad LNL iegūst savu kontroli Rīpu, un tagad var aizskriet uzbrukumā. Strasts, piespēle, uz Zukurs jau gaidīja. Joprojām zonā saglabā Rīpu LNL, un tagad Priedainai iespēja aizskriet pretuzbrukumā. Bet tiek apbruņots. Un tagad 2-0. Vārti! Vārtus gūs 24. numuru Kristēs Greidiņš. Ļoti labs pretuzbrukums, 2-0. Tur vārtsargam bija grūti. Izdomāja pats mest, nepiespēlēt. Un skaists vārta gūms.
Nu ko, rezultāts 2-0. Jau paliek ļoti nepatīkami mainiekiem. Jā, ja pastāst statistika, principā 7 metieni bijuši vārtu Rāmī LNL, 1 tikai Priedainē. Tas šobrīd arī redzams rezultātā. Izdevās pastīties, kas 4. numurs bija noraidīts, lai mēs zinām, ko tur pielabot. Sergejs Krivošējevs. Jā, 2. uz 4. pārtaisījies. Ko, pēdējā minūte pirmajā periodā. Ripie Priedains. Spēlē uz vārtiem. Izmet Ripu. Jā, tā diezgan maz kontrolē Ripu Priedaini. Vairāk kontrolēt, iespējams, no vairāk momenti. Tikmēr LNL vēlreiz metās priekšu. 1-2, izlaužās. Ļoti skaisti. Durnovs glābi komandu. Romanovskis lauzās vārdu priekšu. Turpinās LNL uzbrukuma aktīvi. Pēdējās 15 sekundes. Joprojām uzturās tur Priedaini zonā LNL. Pēdējās sekundes, un tur skanēs svilpe pa pirmā perioda beigām. Jā, pēc 12 minūtēm 2-0 LNL vadībā par Priedaini 2. Nu ko, tiksimies pēc nelielas reklāmas pauzes. Kad es redzu iespēju, es to nepalaidu garām. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervista soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga kas. Spēle ir tavās rokās. Bonus jauniem klientiem 75 eiro. Olibet LV. Nu ko, esam apakaļ Inbox ledus hallē. Pēc pirmā perioda rezultāts 2-0 LNL labā. Šobrīd nospiedoši pārsvars ir LNL. Momenti daudzreiz vairāk ir LNL. Nu, Priedainei jāsparojās uz otro periodu, lai vēl varētu ieķerties šo spēlē. Jo šobrīd, principā, spēle kontrolē LNL. Un Priedainei pagaidām nekas nesanāk. 2 mazākumi jau bijuši, vienā ir ielaists. Uz otrajā vārtu savu kļūdu, tā kā redzēsim. Kāda domā, kas ir Priedainei jādara, lai varētu kaut ko mainīt šajā spēlē? Jāspēlē aktīvāk. To jau mēs visi mēģinām. Varbūt kaut ko vairāk tieši ripu pieturēt, nezinu to. Es vismaz uzskatu, mēs vairāk ripu. Bez rips, domāju, vairāk vajag. Jo nekustās spēlētājs nav gam ripu vairs sadot. Tagad. Nu, LNLs nospēlē ļoti labi aizsardzībā un tagad pretuzgumā. 2-2. Mētiens. Durnovs. Jā, Durnovs sacit. Visu redzēja. Ripa astai laukam. Iemetiens. Priedains aizsardzības zonā. Ja pastās sezonas rezultāts, tad principā 2 zaudējumi bijuši LNL, 13 uzvars un 2 nešķirt, diezgan pārliecinoši. Kā Priedainei tur izstāstā situācija? Pa to laikā 17 spēlēs, 8 uzvaras, 2 uzvaras pagarinājumā un 6 zaudējumi. Arī nav tā, ka būtu zaudējumi vairāk nekā uzvars, tāpēc vēl ir cīņā vēl par play-offiem, bet šādi turpināt kā šodien. Play-offi var aiziet ar degunu. Jā, šobrīd no play-offiem viņus šķīr 3 punkti. Nu, pagaidā viņi kā tabulā viņi ir 8. Vēl ko var tikt iekšā.
Bet, nu, redzēsim, jo no katras puses tiek 3 komandas un 2 labākās pēc punktiem. Tā kā šobrīd viņi ir pēdējā 8. vietā, kas garantē tikšanu. Bet, nu, šodien ir jāņem punkti, lai uzlabotu šī situācija tabulā. Tikmēr LNL, kā teicām, spēles sākumā, kad darīs visu, lai vēl vairāk atrautos no 2. vietas. Jā, jo nākošā spēle Lielaps juniori pret Pingvīniem, un Pingvīniem arī vajag punkts. Jā, tur mēs komentēsim pēc šīs spēles. Tur arī cīņa par play-offiem abām komandām diezgan aktīvi. Principā pēdējās spēles daudzās divīzijās palikuši tā, ka tur ir play-offs pirms play-off. Šeit nesaprotās LNL savā starpā spēlētāji, bet nu, Priedēni nespēja to izmantot. Ripa aiz vārtiem, meklē partnerus. Tur pats laužās priekš. Ar pleciņu atsūt Durnovs. Jā, tur diezgan labi LNL aizgāja uzbrukumā. Tā neliela pagrostīšanās. Ripa ir Priedēns. Šobrīd tāds lēnāks temps salīdzinot ar pēdējām minūtēm. Izstāst, ka arī nedaudz prātīgāk spēlē LNL. Mazāks spiediens pretnieku vārtiem. Varbūt tagad kaut kas mainīsies. Lanko. Atkal Durnovs. Nu, viņam darba netrūks izstāst šodien. Diezgan nospiedoši metienu attiecību šobrīd jau ir. Un tagad nav. Kājsargs. Nu, Stabiņš arī, cik saprotu. Ne tikai Durnovs glāba šajā situācijā. Un tagad metiens garām vārtiem. Turpinās tur Priedēns uzbrukums, kurš tagad beidzies. Tagad atkal. Ātrais pretuzbrukums. Romanovskis piespēle pārdeva. Nu, pašam bija īstajās jāmet, partneris nesaprat. Nu, gribēja skaisti. Un tagad vārti izgūst tur. Nu, jā, šajā situācijā izties, ka vairāk vajadzēja mest, pastījās, ieraudzīja partneri. Gribēja skaisti atspēlēt. Partneris nesaprat nedaudz Romanovski un moments zaudēts. Nu, pie 2-0 var atļauties šādi. Ja tu 0-2 iecinēja šādu kļūdu būt, uz soliņa no trenera dabūtu tādus skarbākus vārdus. Un šobrīd viņiem paveicās, kad nebija neiemet, tu iemetīs tev. Nu, redzēsim. Redzēsim, parasti tas teiciens, bet nu, Priedēniem pagaidām to uzbrukumu īsti nav arī šajā periodā. Tagad Priedēni veido uzbrukumu, nepratīs piespēli. Bet nu, pirmais Priedēns spēlētājs, tā kā uzbrukums turpinās. Metiens. Tāds metiens piespēle tikko Priedēnē bija un tagad atkal LNL uzbrukumā. jā, tur zonai vajadzētu būt. Jā, tiesnes to rāda. LNL iet mainīties. Rīt viduszonā. Turpinās LNL nospiedošais pārsvars atkal iesadoties ļauj. Tur jau Namnieks dodās uz vārtiem. Meklē partneri, kļūdās. Paši izmet Ripu. Nu, šeit ātrāks bija Lanko, atgriezās aizsardzībā. Un tagad kļūdās pats aiz vārtiem. Un tagad iespēja. Nu, beidzot, pēc ilgiem laikiem, tā var teikt. Lielu Pēterim bija jāiesaistās spēlē. Diezgan bīstams moments pie viņu vārtiem. Otrais metiens pa viņu vārtiem. Nu, principā, LNL paši atved pie sevi šo metienu. Likās, ka viss jau tiek kontrolēts. Bet, nu, redzēsim, kā būs turpinājumā. Es domāju, ka Priedēnē jāmēģina izmantot šīs kļūdas, jo bieži viņas nebūs. Vēl viens metiens, bloķēts. Tagad uzbrukumā LNL. Mēģina lausties uz priekšu. Piespēle aizsargā metiens, bloķēts. Tagad uzbrukumā Priedēni. Pazaudē Ripu.
Tāds neliels pingpongs. Īsti ne pie viena nav. Kontrolē ripa. Tagad iespējams. Ļoti labi Priedēni nostipā aizsardzībā, neļauj uzsākt uzbrukumu. Tagad uzbrukumā Priedēni. Kaut ko izveidos. 6 laukuma spēlētāji. Jā, nepamanīja LNL, ka ir pa daudz ledus. Iespēja Priedainai spēlēt vairākumā un samazināt rezultātu starpību. Mēs kādu brīdi tur bija 6 spēlētāji un tad tiesnes sāk skaitīt. Redzēsim, ko aizsūtīs Soliņu sēdēt no komandas. Vilnis uz grūva. Tā, jā, Vilnis Drūva tiek nosūtīts komandas sodu. Turpinās spēle. Priedēni mēģina to uzbrukt. Bet ļoti labi, LNL nospēlē aizsardzību, izmet ripu ārā. Tagad arī paši skrien pēc rips. Jā, tur Romanovskis noskrien pretinieki, kad Romanovskim iespēja pieturēs ripu. Pieturēs, jā. Aizslidos, tehnika pietiek. Pats pieturēs, iegūs vēl sekundes. Nespēja atgūt ripu. Tagad uzbrukumā. Nākali izmest ripu no zonas. Vārtsargs nevar aiztikt, tagad var. Viņš speciāli gaidīja, lai ripa atnāk tajā zonā, kur viņš var pieskarties, lai nedabot noraidījumu. Un būs pārmetiens. Tagad pārmetiens, jā. Iemetiens pie Priedēņas vārtiem. Jā, pagaidām vairākumā pilnīgi nekas nav sanācis Priedēnai. Redzēsim, vai atlikušajām minūtēm vairākumā izdosies Priedēnai iemest vārdus un samazināt rezultātu starpību šajā spēlē. Iemetienu uzvar Priedēņi. Ripa LNL. Atkal mierīgi ies zonā. Deldē sekundes. Tagad kaut ko mēģinās Priedēni izveidot. 3-2. Tagad Ripi aizsarga un bloķēts. Nenotur Ripas zona aizsargs. Meklē partneri. Šādi var dabūt arī 6 spēlētājs. Pārmetiens. Ko palikuši vēl tikai 10 sekundes Priedēnai vairākumā un iemetiens pa viņu zonā. Tā kā ļoti liela iespējamība, ka vairākums netiks realizēts. Tur jau Nāmnieks ripa izcīna, bet pazaudē un tagad Priedēni iespēja aiziet uzbrukumā. Pēdējās sekundes vairākumā. Komanda spēlē pilnos sastāvos. Nāmnieks. Lanko. Tādā partnerim, nedaudz pa spēcīgi. Ripa jau pie Priedainas. Mēģina veidot, neizsanāk. Un tagad LNL uzbrukums mētiens. Durnovs atsit. Uzbrukums turpinās. Mēģināja vēlreiz tur 70. numurs Zukurš mest. Ripa joprojām pie LNL. Saspēlēja savā starpā. Aizsardziņi Ripras. Jā, tos parasti aizmirst. Un tagad mētiens. Vairāk rikošet, Ripa vārdu priekšā un to iegūst Priedēni.
Steidz uzbrukt. Metiens garā. Ripie burti. Nesanāk izmest. Ripie L. Paši neizmet ārā no zonas. Tagad Priedaini patīs virzī. Durnovs spēlēja, piespēlē uz priekšu, ātri uzbrukumā. Zona. Jā, nospēlēts vairāk kā 9 minūtes šajā periodā, joprojām rezultāts nav mainījies 0-2. Skatoties no mainieku Priedainas puses, vairāk mums bija, neizdevās realizēt. Metiena attiecība, cik skatāmies protokolu, 11 metieni L0 un 6 Priedainē. Redzēsim, kā būs turpinājumā. Tāda pagurūstīšanās. Pie Priedains. Tāds uzmetiens pa vārtiem nobloķēts. Tad jau Ripie Priedains. Kā turpinās L0 uzbrukums. Tagad metiens Durnovs atsit. Ripie jau pie Priedainas. Pārtver. Tagad veidos uzbrukumu L0 atkal. Durnovs. Jā, Durnovs paspēja pirmais piespies Ripa. Nedēļ iespēja Emīlam Strazdam. Vārtu priekš raidīt Ripa vārtos. Palikus pēdējā pusotra minūte šajā periodā. Joprojām rezultāts 2-0 L0 labā. Spēle nedaudz arī izlīdzinājusies, vairs nav nospieduši pārsvars L0, bet momentā pat netrūkst. Te jau gandrīz Priedaini pats savos vārtos iemet. Jā, tur bloķēja metienu. Vārtsargiem ļoti nepatīk, ka tā dara. Jā, bet vārtsargi vienmēr saka, jā, bloķē tā, lai nebūtu rikošets. Ja bloķē, lai iet garā. Savā tur rāda rikošetu un vārtsargam jau jāpārgrupējās. Šeit atkal metiens uz lielpeltē vārtiem no Priedainas. Toņš Emīls tiek galā. Sāksies pēdējā minūte. Tagad mēģina uzbrukt Priedaini. Vismaz viens vārds atspēlēt. Pārtver Trīpa. Un tagad L0. 3-1. Un Durnovs vietā. Jā, izvēlējās Romanovskis mest pa vārtiem. Nevis piespēlēt partneriem. Durnovs kaut ko neapmierinās, lamājās. Jā, šāds izgājiens 3-1. Perioda beigās pie 0-2. Es domāju gan, ka viņš nebija ļoti priecīgs par šādu situāciju. Priedaini vēl steidz uzbrukt. Ripie bortiņi. Ļoti skaists saspēle, uzbrukums. Greidiņš. Noguld vārtsargi, metiens garām. Ļoti labi. Iespēja bija L0. Izvirzīs vadība jau 3-0. Tagad Lanko metiens bloķēts. Pēdējās sekundes. To arī izstāst šis periods arī beigsies. Jā, ir noslēdzies otrais periods. Joprojām rezultāts no mainieku skatu punktu 0-2. Trešais periods priekšā, bet tagad būs neliela reklāmas pauze. Kad es kaut ko daru, es to daru pamatīgi. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kas nosaka spēli? Stūra sitiens, rezervista soliņš, var pārbaude, hat-trick, vienalga, kas spēlē tavās rokās. Bonus jauniem klientiem 75 €. Olibet LV.
Nu ko, esam apakaļ Inbox ledus hallē, kur turpinās E9 spēles starp LNL un Priedaini 2. Šobrīd rezultāts 2-0 LNL labā. Šobrīd pagaidām rezultāts atbilstoši tabulai. Jā, LNL vairāk uzbrūk, arī metīnos redzams 12-6, bet iemetīnos Priedainei 9-8. To viņi ļoti labi satrenējuši iemetienus, bet nu redzēsim, metieni vairāk vajadzīgi, bīstamie momenti un ātri vārti, lai spēlē atgrieztos uzreiz. Jau pie 1-2, jebkurš rīkošies, jebkur kaut kā gaļu gūtie vārti un rezultāts 2-2. Tā kā skatīsimies, vai izdosies Priedainē laust spēles gaitu. Romanovskis. Zaudē Priedaini ripu. uzbrukumā ies zonā, piespēle pārtvērt. Aiziet. Romanovskis pats. Vēlreiz mēģina apmānīt un Nu tur Durnovs divreiz vietā. ļāva Durnovam. Nācās glābt komandu, jo partneri nepalīdzēja. Divas atlaišas rips ļāva un mēs pa vārtiem. Un tur jau Durnova meistarība un nedaudz arī garām metiens garām pēdējais bija. Un tagad atkal metiens no atlaišās. Nu, Priedainas aizsargiem būtu jāpalīdz vairāk Durnovam, jo principā bez Durnova rezultāts varētu būt arī daudzreiz trakāks. Turpinās trešais periods, jau pirmā minūte būs nospēlēta. Arī LNL vairāk uzbrukuši šajā periodā jau, vairāk metieni bijuši uz Durnova vārtiem. Šādi Priedaini neatspēlēsies. Un tagad Namnieks meklē partnerus, pietur ripu. Neprecīzi piespēle. Bet ļoti aktīvi LNL spēlētājs sēžās virsū, neļauj uzsākt uzbrukumu. Un tagad ļoti laba aizsardzība atgriežos. Jā, mēģina, viņi tur diezgan aktīvi uz priekšu strādā visi, gan turpat, gan atpakaļ. Jo arī pagaidām visi metieni, kas ir bijuši vai nu bloķēti, vai nu ļoti ērti vārtsargam. Jā, viens bīstams moments, principā, ir bijis pie LNL vārtiem otrajā periodā. Pārējie, principā, tādi pusmomenti metiens vārtiem. Nu, Priedainai ir kaut kas jāmaina. Jāmēģina to vienu, kaut vienalga iebakstīt. Izmantot iespējas, kas ir. Protams, savā zonā nospēlēt ļoti uzmanīgi, jo vairākas reizes jau. Pagaidām vidzonā iet uz Sergejevs met nobloķē. Tur prātīgi. Paldies doto spēli viens pats. Nu ko, turpinās LNL nospiedušies pārstašai spēlē. Ļoti labi spēlē aizsardzība, teikt uzbrukumā pārēj. Metiens garām vārtiem, bet ripa LNL paliek. Tā ir Priedaini 2, metās uz priekšu. Nakal aizsarga vietā. Jā, diezgan daudz bloķēt metienu LNL šodien. Redzēs, kā būs turpinājumā, bet nu. Nakal veido ātru uzbrukumu. Durnovam būs jāiztaisa spēlē. Viņš to arī veiksmīgi dara. Turpinās LNL pressings. Mētiens. Nakal met atsik. Jā, tāds Durnova viegls metiens salīdzinoši. Tur arī Priedainis aizsargs nobloķēja. Cīnās, strasts. Askan tiesneša Špilmpe. Fiksēt zonu. Ripi LNL. Ies zonā, pats aizsargs iet pakaļ ripai. Vēlreiz metiens bloķēts. Vēlreiz metiens? Nav. Vēlreiz. Ilga ripi vienā vietā stāvēja. Jā, diezgan kontrolē situāciju. Un tagad metiens. Cēliens. Durnovs. Tur ļoti labi strasi pielaboja. Metienu uz zilās līnijas.
Principā Strasdu kombināciju varētu nosaukt. Gunds Strass met un Emils Strass mēģināja pielabot. Viss tās varētu būt kāda radniecība visticamāk. Tēls ar dēlu. Ko, turpinās. LNL uzbrukumu. Un tagad. Tagad ļoti bīstam. Vārtu. Kritienā. Ļoti labi tur nocīnījās vārtu priekšā. LNL spēlētājs aizsarg, nepalīdzēja vārtsargam. Atstāja vienu pašu, pats kritienā, kā teica. Gūst vārds. Vārtus guvis. 87. numurs sanāk Miklaus Romanovskis. Jā. Ļoti aktīvs šajā spēlē bijis un tika atalgots ar vārtu guvumu. Nu ko, rezultāts 3-0. Priedēnē ļoti nepatīkams, jau tas ir kļuvis. Vēl laiks ir. 9 minūtes. Jā, vēl 9 minūtes kaut ko viņa mainīt. Nu, jāsaka to, ka jau jāiemet viens vārtu. Tagad pie Rīpas Priedaini. Tur viens pats mēģina. Aktīvi cīnījās starp trim. Tagad pie Rīpa aiz vārtiem, vārti izgūst tūstīt. Kas tur nebūs vienkārši cīņa par Rīpu. Jā, izgūstīt vārds, reiz patiesi aptur Rīpu spēli. Niemtiens LNL zonā. Metiens garām vārtiem. Priedains ļoti bīstams un muguru vārtiem bija. Sekoja metiens, bet garām. Un tagad pirmais pus Rīpas būtu Lanko. Pietur Rīpu. Izraida vienkārši ārā. Neprecīzi piespēle, pārmetiens. Diezgan īsumā daudz līdzjutēji sanākuši uz šo spēli. Vairāk izstāsta, ka mainīja komandas, bet nu šobrīd, domāju, līdzjutējiem nav par ko priecāties, jo mainīgi zaudē 0-3. Vēl viss iespējas, vēl 8 minūtes. Uzbrukumā Cukurs. Zukurs metiens būs. Metiens bloķēts. Bloķēts un Ripija Durnovs. Durnovs vienkārši kontrolē Ripu. Principā Durnovs vienīgais šobrīd tā, ko varētu izcelt no Priedēnas sastāvu. Diezgan daudz dabūjis iesaistīt spēlē. Vairāk kārt ar komandu glābis. Principā viņa dēļ, principā tas starpība tikai 3 vārti. Varēja būt ir lielāk. Un tagad. Ripija Priedains. Uzmetiens. Lakums stūrī cīnās. Ripija Priedains atgūst. Sergejos nepamanīja, jau gāja projām. Jā, Priedaina zaudē Ripu, tagad LNL uzbrukums. Tur pats laužās. Ripa pazaudē. Atgūst Ripiņu. Un tagad. Metiens piespēle, nesanāk. Ripa jau pie Strasda. Bet cenšās kaut ko izveidot. Nu, metiens ļoti labs, Lielpēteris vietā. Bīstamākais metiens pagaram spēlē. Nu, ir bijuši bīstamā, bet šajā periodā diezgan bīstams no Priedainas, jā. Un tagad. Ļoti bīstam. Ripija vārdsarga. Nu, Lielpēteris ļoti labi nolasīja situāciju. Piespieda Ripu, jo tur 2 Priedainas spēlētāji bija viņi vien paši. Aizsargi bija palaiduši garām, ka 2 Priedainas spēlētāji tur pat ir. Un iemetiens pie Lielpēteļa vārtiem. Un rezultāts paliek nemainīgs. Jāspēlē 3. periodā 6-40. Jā, 6:40 palikuši. Ledus laika beigām 12 minūtes, tā kā ļoti daudz laika ir Priedainai iemest viens vārds, un tad jau redzēs, kā situācija mainīsies uz ledus. Jo šobrīd LNL ļoti pārliecinoši kontrolē spēles gaitu un rezultātu. Romanovskis uzbrukumā. Vēlreiz. Durnovs 1, 2, 3 atsit.
Te jau aizsargs nostājās priekšā. Jā, tur bija sniedziņā, laikam pie vārtiem iekritus. Tad Durnovs ļoti labs. nepalīdz Nē, vārtsargam. Tur aizsargiem ir jāpalīdz. Priedains aizsarg ļāva sist, LNL izsist. turpina uzbrukt metiens. Durnovs atsīt rikošets. Nē, tur ļoti labi Emils Strass nostrādāja. Vēl priekšā pielaboja metienu. Durnovam bija uzreiz jāpārvietojas nedaudz, bet viņš bija vietā. Un tagad Priedaini. Cenšās uzbrukt. Pārtverts. Jā, Priedains aizsargiem būtu aktīvāk jāspēlē vārtu priekšā. Diezgan brīvi ļāvi metienus, vairākas atkārtotas vārtsargam tur nepalīdz. Tur. Nu, principā Durnovs, es domāju, pēc spēles nebūs ļoti apmierināts ar aizsargu darbu šodien. Īpaši šai periodā. Rips saglabā Priedaina uzmetiens. Tas metiens vārtiem tur uz atlēku šo. Un tā ir turpinās Priedains uzbrukums. Un tagad iespēja aizskriet 2-2. LNL tur mēģina, tur piebuķē un tagad Nāmnieks pats mēģina apspēlēt, nesanāk. Un tagad jau Priedaini var mesties pretuzbrukumā. 3-2. Tev arī aizsargi bija paspējuši atpakaļ. Uika lupinājuši. Nē, tiesnes neko nerāda. Tiesneši ļāva spēlēt, tur nebija tik ļoti liels pārkāpums uzskatāms. Un turpinās LNL uzbrukums. Greidiņš iemet vienkārši dziļāk. Tad jau partneris Nāmnieks ar ripu aiz vārtiem. Meklē partneris, kam atdot, skatās. Atdod aizsargam. Tur Strasts met garām vārtiem. Turpinās LNL uzbrukums. Ripa atstājas viņu zonu. Bet, nu, Priedaini sāk aktīvāk, skatos, mesties virsū. Tad arī ir iekrīt aizsardzībā. Jā, vēl 4 minūtes beigām. Es domāju, ka Priedaini vairāk riskēs. Nav jau, ka zaudēt. Nu, 3-0, 4-0, tas, domāju, neko nespēlēs. Vēl viens metiens. Durnovs vietā. Jā, Guntis Strass ļoti labi no zilās līnijas uzmet vārtiem. Tagad jau pirmais pie Rips savā zonā. Mēģina atdot piespēli. Tur jau partneris saņem un tagad neredz. Tagad Rip pie Priedains. Mēģinās kaut ko izveidot. Rip uzbrukuma zonā. Uzbruk, mēģina kaut ko veidot. Izmest Rip. Atspēlē vārtsargam. Jā, Durnovam viens nenāk palīgā. Nu, Tad ļoti lēni tev pieslēdzās. Nē, tur nepanāca pretī vienkārši Priedainis spēlētāji. Durnovam nebija kur likties un arī LNL īsti negāja virsū Durnovam. Un tagad 2 minūtes. Jā, akal. Jā, būs LNL. LNL. Pretnieku bloķēšana. Un ko? Šis ir tas brīdis, kad vajadzētu Priedainai iemest vārtus un atgriezties spēlē, jo 2 vārti arī vēl glābjam. 2 minūtes vairākumā. Noraidīts uz 2 minūtēm Arķems Lanko. Vārtsargi gadu noņem 6 pret 4. Nedaudz pa daudz. 7 spēlētāji. 7. Paši šādi zaudē laiku. Nesaprašanās un tagad 6-4 mēģinās Priedaini atgūt vienus vārtus. Rip pie Priedainas uzbrukumā. Tās metiens viegls priekš Lielpētera bija. Palikuši nedaudz vairāk kā 2 minūtes 3. periodā. Rezultāts 0-3
skatoties no mājinieku puses. Lielais metiens. Aizsargs pasnoķer. Kas tur tad bija? Būs 2 minūtes. Jā. Jāapstāsta, kas bija atkārtojumais, kamēr skaties, kur ripa palaid garām. Tas tu vārdsargam. Jā, Jā. uzbrukums vārdsargam. Un ko, šo vairākums arī beidzās. Noraidīts 2 minūtēm, 87 numurs, Maksims Maksimovičs. Un ko, 4-4. Pēdējās 2 minūtes spēlēsim uz 4-4 principā. Varbūt šādā formātā Priedēnai izdosies realizēt un būt vārds. Vedu uzbrukumu. Metiens Lielpēters vietā. Jā, tur ļoti labi viņš nospēlēja, un tagad uz otru pusi LNL neizdodās. Jāreiz uzbruk. Aizsargs nospiež stūrītī. Jā, turpinās tāds vieniem uz otriem vārtiem, un vairāk jau principā Priedēni tagad mēģina, jo LNL principā vairāk jau domā pa aizsardzības pretuzbrukumiem, jo 3-0 pārsvars. Grib palīdzēt vārdsargam to sauso spēli noturēt. Tā kā skatīsimies. Un tagad Greidiņš pats lauzās, ripa paliek viduszonā. Tagad jau pie Strasda. Pēdējā minūte sāksies. Joprojām formāts 4-4. Otru ripu izlaiž pats. 50 sekundes. Jā, 20 sekundes vēl 4-4, pēc tam pēdējās 20 sekundes 5-4 vairākums būs LNL. Un tagad Sergejevs apbruņo. Ripi LNL. Tagad Namnieks pats gaida partners. Metiens. Durnovs viegli atcit. Uzlabo viņam statistiku. Ne, viņš izmet rīpakalu. Viņš nedrīkstēja turēt, jo viņam jādod šajā brīdī. Sāk būt 2 minūšu noraidījums. Bet partneri kāpēc nesaprat to. Stāvēja un skatījās. Es domāju, viņam būs diezgan daudz ko pēc spēles teikt, pamācīt. Un ko, pēdējās 3 sekundes. Un ko, spēle beigusies ar 3-0. Viesu komandas LNL uzvaru. Es domāju, šis viņam vēl vairāk palīdzēs. Nostabilizēties pirmajā vietā līgā. Bet Priedēnei šīs zaudējums sarežģīs ceļu tikšanā uz plēfiem. Vēl sagaidīsim labākos spēlētājus. Es domāju, ka Priedēnei vārdsargam vajadzētu dot. Es arī dodu Durnovam. Bet LNL redzēsim. Tur jebkuram var iedot vārdu guvējiem vai arī pat Lielpēterim, jo sausā spēle tomēr. Tur redzēsim. Kapteins. Labākie spēlētāji Guntis Strass, 43 numurs no LNL un 17 numurs no Priedēni. Jaroslavs Sergejevs Priedēnei. Un ko, šī spēle beigusies. Tiksimies pēc 15 minūtēm uz otru E9 dueli starp Lielupi juniors un Pingvīniem.